mēs lietojam šo terminu dārzu būve, un dažreiz tas ir mulsinoši cilvēkiem, jo bieži vien mēs saprotam, ka dārzs ir kaut kas tāds ēterisks un viegls, un tur tikai taurentiņi lido un putniņi čivina, un es izēju ar kafijas krūzi, un tur viss pēkšņi top, un jau puķis zied, un es paņemu šķērītes un griežu un lieku vāzē. Un kaut kādā mērā tas tā ir, bet parasti tā ir tāda beigu fāze, kuru mēs, protams, piedzīvojam, bet ko piedzīvo mūsu klients. Bet sākumā īpaši Galantus gadījumā tie dārzi ir, ja tā var teikt par dārziem, ir tādi nopietni dārzi, tie ir palieli īpašumi, tās ir daudzas un dažādas idejas, ko mēs tur gribam realizēt un ko mūsu klienti vēlas, lai mēs realizējam. Un īstenībā tā ir ļoti nopietna būvniecība. Tātad ir pat tāds teiciens, ka katrs dārzs sākās tādā dubļu bedrē, ja tā var pateikt. Ja, bedrē noteikti, dubļos nevienmēr, tas atkarīgs vēl īsti lietus, bet mūsu gadījumā, lai vieglāk saprast, tātad dārzs tiek būvēts nemazāk. Es tā mēģinu atcerēties, bet pēdējos gados nav bijis mazāk kā 2-3 mēnešus un līdz pat gadam un vairāk. Ja? Tātad tas ir ļoti nopietns process. Dažādi zemes darbi. Mēs bieži vien pārvietojam simtiem un pat tūkstošiem kubikmetrus no vienas vietas uz otru, un tad ir bruģēšana, un tad ir dažādas iebūvētas sistēmas, kas izklausās ārkārtīgi tehniski, un kur tad ir ziedi. Jā, protams, pēc tam stādam arī kokus un krūmus un ziedus, un ir ļoti daudz skaisti elementi un podi un aksesuāri un gaisma un tā tālāk. Tas viss nāk, bet īstenībā tas ir tāds ļoti, ļoti nopietnas darbs un īstenībā smags, tehnisks un ne visos brīžos ārkārtīgi estētisks vai vizuāli baudāms process. Tā tad ir jāsagatavojas, ka tā ir kārtīga būvniecība. Tāpēc mēs to godīgi saucam par dārzu būvēšanu. Jā. Mēs vēlamies paši realizēt savus projektus. Tas ir tāds viens no mūsu uzstādījumiem, ko mēs parasti izdodas īstenot. Un līdz ar to diezgan grūti būtu acīmredzot atdalīt, jo pēc pieredzes katrs elements tajā kopējā tajā ainā, tajā orķestrī, vizualizējam simfonisku orķestru un iedomājamies, ka, vioļu grupa laiž galīgi šķērsām. Nesanāk skaņdarbs, lai cik būtu labs komponists bijis, lai cik ir viņš labi sarakstījis notis, arī diriģents ir labs. Tātad visiem elementiem ir jābūt ļoti labā līmenī un balansā. Tāpēc man diezgan grūti ir pateikt, kurš elements būtu svarīgs. Skaidrs, ka dārzu tomēr beigās pēc pieredzes varu teikt, mēs agri vai vēl aizmirsīsim, kad bija šie 100 kubikmetru tur un šur, un ka bija tā bedre, un ka bija dubļi, un ka bija netīrs, un kad kaut kas arī varbūt bišķiņ neizdevās kādā brīdī. Bet mēs beigās vienmēr īstenībā visvairāk redzam augus. Tāpēc es teiktu, ka tomēr augi ir tas, kas galu galā nodefinē šo te dārzu. Un sajūtu, ar to es negribētu pazemināt struktūras nozīmi, loģistikas, pareizu izplānošanu, ka mums katrs celiņš ir tur, kur viņam jābūt. Un bieži vien arī man cilvēki jautā, kā pateikt, kad ir labs dārzs. Interesanti, es esmu par to domājis, un manuprāt, labs dārzs ir tad, kad tu ieej, tu īstenībā varbūt pat daudz ko nepamani, bet ir tāda forša sajūta. Viss ir tā kā jābūt. Tā kā viss ir forši. Un es pat varbūt neuzdodu tik daudz jautājumus, kāpēc tā vai kāpēc šā un kas ir tas. Viss ir tāda sajūta, ka viss ir tā kā būtu šai vietā jābūt. Un mums bieži vien ir paveicies arī, kad tiešām izdodās, lielākoties gadījumos izdodās, ka klients pēc tam saka, es vispār nevarēju iedomāties, ka šādi var uzteikt. Kā varēja izdomāt, ka šādi? Un viņš saka, bet, ja jūs man prasītu, es gribēju šādi. Es nevarēju izstāstīt, bet es gribēju tieši šitā. Ja? Un tas ir, to grūti izskaidrot vārdos. Bet augi, atgriežoties, augi ir noteikti viena no tādām esencēm. Ja?